Nezini, kurā servisā taisīt savu auto? Nu, tak nebrauc uz servisu, atbrauc uz pašapkalpošanās autocentru un izdari pats. Iztīri salonu, izgriez stiklu, ielīmē. Nevari pats, piepalīdzēsim. Uzpulē auto, nokrāso auto. Maziņš liels, jebkuru sagatavo. Lūdzu, visu vari pats izdarīt. Neviena darbinieka, visu dari pats. Kur problēma? Priekš kam maksāt lielo naudu, ja vari pats izdarīt? Ir visi instrumenti. Lieli, mazi, putekļsūcēji, tādi, šitādi, orbitālās mašīnītes, kluči, špakteles, lakas, viss ir pieejams. Varam pārdot, priekš kam pirkt veikalā. Ja šeit uz vietas varam piedāvāt uzreiz pēc krāsas toņa, uzjaukt pēc koda, uzjaukt pareizo krāsu. Ir paraugi. Lūk, re, kur ir stendiņš ar krāsām, ar pigmentiem. Jauc kādu gribi toni. Ja nemāki pats, piepalīdzēsim. Tātad šeit ir viss saistīts ar virsbūves krāsošanu. Lūdzu, ņem un dari. Tālāk. Ieejam, re, kur projekts arī top. Gribi izņemt motoru, gribi ieliec motoru, salonu jauc, pretkorozijas apstrāde. Vari smērēt, ko gribi, varam pamācīt, ieteikt labākos variantus. Iedosim instrumentus. Lūdzu, muciņas, torksi, atslēgas, viss un dažādi. Ņem, darbojies, skrūve, visādi komplekti, novilcēji. Viss ir pieejams. Taisnošanas stends, uz kura var iztaisnot, da jebko principā. Mercedes GLS šobrīd taisnojās. Nu, te maz bišķiņ tāds spārniņš. Nu, te jau nekas tāds traks nav. Nu, priekš lietuviešiem. Bet, nu, ir ko padarīt. Būs ko padarīt. Durvis te maz bišķiņ neiet, bet, nu, tiksim galā. Ja pats netiksi galā, palīdzēsim tik galā. Atkal varam piedāvāt palīdzēt stiklu nomainīt, jo tāda mersītim būs pagrūti pašam. Bet, nu, ja esi meistars, vispār nav problēma. Atbrauci, pats izdarīji, samaksāji pa stundu, pa 2, pa 3. Vispār nav problēma. Vari uz visu dienu, vari uz nedēļu paņemt projektu, vari paņemt no klienta mašīnu, atbraukt šeit, izdarīt, saremontēt, samaksāt tik pa vietu, nopelnīt to naudu kabatā. Priekš kam tev maksāt onkulim, pie onkuļa strādāt? Sēdi mājās, domā, uzsākšu savu biznesu. Attaisīšu, īrēšu telpas un viss būs baigi čikiniekā. Bet priekš kam to visu vajag? Atbrauci, iedzini, samaksāji pa noteiktu laiku, nopelnīji naudu beigās un viss ir forši. Un viss ir priecīgi un laimīgi. Tā kā droši raksti, zvani, WhatsAppi, TikToki, jebkur, kur redzi, droši piesakies rindā, vai kur ir pacēlāji, var eļļas mainīt, 4 staķņu pacēlājs, te var uzzīt busiņu līdz 5 tonnīgu, šeit var 4 tonnīgu uz 2 staķņu, vispār nav problēma. Galds pieejams gan pie viena, gan pie otra pacēlāja. Ir instrumenti daudz un dažādi. Prese ir. Principā, ja kaut kas nav, drīz būs. Remontēt šeit var da jebko. Ne tikai auto var remontēt, ne tikai kvadraciklus var remontēt, bet var arī galdnieks atnākt, noīrēt savu stūri un uzblies kādu skapīti vai krēslu vai da jebko. Tā kā droši
brauc, reku pat ir bobkats arī. Bobkatu lūdzu, iebrauc, izdarīja. Nu, šeit ārā tagad ir tumši, bet tā, principā, var nosmošot ārā busiņu. Nav problēma. Pēc tam ar epoksīdu gruntīnu visu apstrādāt, visu, lai ir pa skaistu. Visu varam parādīt, izstāstīt, pamācīt, lai tikai iet darbi ātrāk uz priekšu, lai nav jāmaksā pa katru stundu. Tā kā droši gaidām ciemos, palīdzēsim un dari pats. Kā tur ir tas teiciens? Neviens nevar izdarīt tik labi kā pats, ja? Tā kā bliežam.